Šobrīd Eiropā dzīvo vairāk nekā 500 miljonu cilvēku. Kas viņus var nodrošināt ar veselīgu, kvalitatīvu un finansiāli atbilstošu pārtiku gan tagad, gan turpmāk? Atbilde ir mūsu lauksaimnieki, kas ir būtiski mūsu ekonomikai un sabiedrībai. ES ir vairāk nekā 12 miljonu lauksaimnieku, kam lauku apsaimniekošana ir pamatdarbs. 46 miljonu cilvēku strādā lauku apsaimniekošanas un lauksaimniecības pārtikas ražošanas sektoros. Tomēr uzņēmēja darbība lauksaimniecības nozarē ietekmē ekonomiku un dabas apstākļi, ko lauksaimnieki nespēj kontrolēt. Tāpēc Eiropa atbalsta lauku uzņēmējus ar kopējās lauksaimniecības politikas, jeb KLP palīdzību. Tā rada drošības tīklu Eiropas dažādu veidu lauku apsaimniekošanas metožu atbalstam, lai lauksaimnieki varētu ražot pārtiku pietiekamā daudzumā. Laika gaitā šī politika ir mainījusies. Tās jaunākā reforma padara KLP zaļāku, taisnīgāku un efektīvāku. Tā atbalsta lauksaimnieku ienākumus, gādājot, lai viņi varētu turpināt ražot pārtiku visā Eiropas Savienībā un sniegt labumu sabiedrībai. Tā piedāvā arī jaunas iespējas lauksaimniekiem, lai nostiprinātu pozīcijas pārtikas izplatīšanas ķēdē. Eiropa ir pasaulē pazīstama ar kvalitatīvu un daudzveidīgu pārtiku un savām kulinārijas tradīcijām. Pateicoties KLP, Eiropas lauksaimnieki var garantēt bagātīgu un kvalitatīvu Eiropas produktu daudzveidību gan šodien, gan rīt, gan arī nākamajām paaudzēm. Eiropas kopējā lauksaimniecības politika rūpes par mūsu saknēm.